kaut kādīgi ēdiens un ēdināšana vienmēr ir centrā visām lietām latviešiem, kā liekas. Un kaut manā ģimenē nekad ir, ēdienas tradīcijas vienmēr ir bijušas svarīgas ģimenē, arī man pieaugot. Un man bija vecmāmiņas, kas cepa un vārīja, un arī vectētiņi un vecpaps, kas cepa, un mamma. Bet man tas kaut kādīgi nekad briesmīgi neinteresēja, līdz man pašai bija bērni. Un tad es sāku interesēties un eksperimentēt ar lietām, un es sāku cept pīrāgus un dzeltenmaizi un rupmaizi un interesēties arī par senākiem latviešu ēdieniem. Bruvēt medus kvasu, piemēram, marinēt lietas, skirbīšus, skavēt gurķus. Un tātad daudzas tās receptes, ko iemantoju no manām vecmamām vai ko no pavārgrāmatām, es esmu bišķi veidojusi un pat atradusi savus knifus. Tā. Un viena ļoti svarīga lieta, ko es gribu pateikt, ir es neesmu starp tām saimniecēm, kam ir tie sauktie noslēpumi. Man nav noslēpuma. Es neizlaižu neko, kad es kādam stāstu, kā es kaut ko vāru vai taisu. Mana teorija ir, ka, piemēram, visiem vajadzētu mācīt pīrāgus cept. Un nevajadzētu no tā baidīties. Un tas nav grūti. Un ir latviešiem tāda doma, ka ir tāda milzīga mistērija, vai ne, labākie pīrāgi vai labākās piparkūkas. Bet patiesībā latviešu ēdieni visi ir ļoti vienkārši, viņi nav grūti taisāmi, pieprasa pišķiņu pūles, bet es cenšos cilvēkiem iestāstīt nebaidīties. Pīrāgi ar asarām ir ļoti laba lieta. Un līdz ar to tad arī latviešu skolā un tā mums latviskās virtuves stundas jau ar 7. 8. klasi sākās. Un atrodu, kad jauniešiem ļoti, ļoti tas patīk. Daudz mājās nekad nav neko cepuši, viņi neprot nazi lietot. Tālāk. Un tas ir, man tas ir gandarījums, ka es redzu, ka jauniešiem patīk to darīt, ka viņam izdodās. Un vēl labāk ir, es tagad esmu tādā vecumā, kur tie jaunieši, kuriem es kaut ko mācīju, viņiem pašiem ir bērni. Un ka kāds piestāja pie manis un saka, man vēl ir tās lapas no latviskās virtuves, no latviešu skolas, un es lietoju to receptu, un tagad man bērnos. Ir viena lieta, ko es esmu atradusi, kas manos pīrāgos varbūt ir bišķiņ atšķirīgs no daudziem citiem, ir mana vecmāmiņa lietoja putnu taukus mīklā. Tas dod tai mīklai tādu vīgumu bišķiņ. Cilvēki saka, nevar atrast vai kā, bet parasti var, ja pameklē. Es lietoju vistu taukus, un es dabūju skārņa. Ir jāatrast, viņiem aiz letes ir lēti, un tas dod to mīklai to saucamo umami un tādu vīgu. Vai tas ir, kas atšķir? Vai ne? Bet ir taisnība, pīrāgi ir daudz un dažādi, un cilvēkiem ir ļoti, ļoti spēcīgas jūtas par to, kas ir labs pīrāgs. Un es esmu dzirdējusi strīdus par to. Bet jums taisnība, tās pamats atsaudaļas ir ļoti līdzīgas visiem. Vai vienam cilvēkam ir vieglāk roku mīcot, varbūt tas iztaisa starpību, vai pie kādas, kādā klimatā jūs dzīvojat, vai ir diena, kad ir mitrāks laiks, tad mīkla rūks citādāk. Viss šīs lietas ļoti iesaistās.
Es bieži reiz nedēļā cepu pīrāgus un vedu latviešu skolu, un tad tie, kas necep pīrāgus, viņus nopērk no manis. Bet svētkos noteikti, jebkādos svētkos vai sanākšanās dzimšanas dienās, vienalga, kad ir viesības, ir pīrāgi uz galda. Es ļoti daudz piparkūku mīklu sūtu pa pastu. Pīrāgi ir ar pīrāgiem jāuzmanās, viņus jāsapako kārtīgi un karstā laikā nekādā ziņā nevar sūtīt un jāsūta ar ātro pastu. Bet jā, es esmu sūtījusi pīrāgus pa visu Ameriku. Ja cilvēki ir ar mieru ātro pastu samaksāt, tad vienā dienā aiziet. Bet Amerikā mums ir priority mail, pa lielākai daļai visur aiziet 2 dienās. Ziemas laikā tiem pīrāgiem absolūti nekas nenotiekās. Man ir kastes, man ir maisiņi. Tiksim, kad es tirdziņos pārdod pīrāgus, es vienkārši maisiņos pārdod viņus ar smuku uz augšas un lipeklīti, kas pastāsta, ka tie ir man pīrāgi, un lipeklīti, kur ir uzrakstīts, kas viņos ir iekšā, lai cilvēkiem ir skaidrs, ka tur ir nekādas noslēpumainas sastāvdaļas, kas varētu viņiem nepatikt. Katra lieta, ko es cepu, ir sākusies ar kaut ko vai nu no ģimenes, vai no kādas vecas pavārgrāmatas. Un tad es pat eksperimentēju un atrodu labāko veidu. Es lieku pildījumā, es nezinu, Latvijā speķis ir kaut kas cits nekā šeit Amerikā. Man liekas, bekons varbūt būtu, ko Latvijā sauc, ko mēs šeit pa speķi saucam, ir drusku lies un drusku tauki, un es lieku sīpolus, un es lieku konservētu šķiņķi. Kādreiz arī šķiņķi, kas ir pārpalicis no kaut kādas ēdienu reizes, bet parasti es pērku konservētu šķiņķi, bišķi piparus, un tas ir viss. To speķis, es to speķi satrapu un iztektinu bišķi taukus no viņiem, lai nav gluži tik gluma pa iekšpusi, bet sīpols, es lieku jālu sīpols klāt. Un tās kopā krāsnī ar visu citu, un tie, cik tur tauki paliek no tās speķa, tas viss savelkās tādā pildījumā ļoti labi kopā. Ir tauki, bet tikai ir izsecināti bišķi no tā, lai tādā pīrāgā iekšā nav šķidrums, lai nav šķidri tauki tādā pīrāgā iekšā. Notiek daudz pīrāgu ceļos. Ziemassvētku tirdziņi ir, no baznīcām ir savi tirdziņi. Es parasti piedalos tirdziņā, ko latviešu skola rīko. Pēdējais tirdziņš, tas ir decembrī, pēdējais tirdziņš pirms Ziemassvētkiem. Bet es arī pieņemu pasūtinājumus, un man jau sākās saraksts, ar ko cilvēki grib uz Ziemassvētkiem. Un tā es varu plānot uz priekšu. Un tad cik apmēram, piemēram, aplēšot, cik jūs varētu izcept pīrāgus tagad līdz Ziemassvētkiem? Pāris tūkstots. Un viena pati, ja jums ir palīgs? Kādreiz kāds palīdz, bet pa lielākai daļai es to daru. Mēs te ļokojamies, man ir nakts virtuve. Ja skatās manā Instagramā vai kaut kur, tas ir viens no maniem hashtags, jo par to cilvēks, es esmu naktsputnis, man rīti nepatīk. Un man vislabāk iet, kad ir, es pa nakti, es uzgriežu mūziku. Vīrs guļ otrā istabā un sapņo par pīrāgiem, jo visi mājas maržo. Un iet ātri uz priekšu. Un, protams, kad ir kāda talka, tā kā latviešu skolā ik pa laikam mums ir talka, kur sanāk vecāki kopā un cept, un tad tā lieta iet daudz ātrāk. Tad var vienā dienā 1000 pīrāgus izcept, ja ir kādi 10 cilvēki bez problēmām. Jā.
Ir kaut kā, es esmu reti sastapusi kādu nelatvietu, kam negaršo pīrāgi. Visiem garšo. Viņi, protams, izrunā par pīrogīs, un es vienmēr skaidroju, ja nav pīrogīs, tā ir poļu lieta. Šī ir pilnīgi unikāla lieta, kas latviešiem ir. Nevienam citam nav gluži tādi pīrāgi, kā latviešiem ir. Bet arī līdz ar to, kad ir tagad kopš 90. gadiem vairāk un vairāk no Latvijas ieceļotāji, kas ir ieprecējušies ar citautiešiem. Līdz ar to tie ir tikuši iepazīstināti ar latviskiem ēdieniem, un tad viņi savām ģimenēm ir iepazīstinājuši ar pīrāgiem. Un es teikšu tā, droši vien nav daudz tādi, kam galīgi nav neviens, kam nebūtu galīgi sakars ar latviešiem. Manas mammas paudzē bija daudzas saimnieces, kas cep pīrāgus, un no tām ir tikai dažas varbūt vēl palikušas, kas cep, un viņas vairāk cep pašas savām vajadzībām un savām ģimenēm. Un manā paudzē ir kādas 3-4 varbūt, kas cep pīrāgus. Un es neteiktu īpaši, ka tie ir strīdi, tie varbūt ir tāda sacenšanās drīzāk. Un jūs noteikti ziniet, ka latviešiem patīk kritizēt viens otru. Jā. Un aprunāt bišķiņu, un nevienmēr ļaunā veidā, bet tā, kad tam cilvēkam varbūt visbiežāk es dzirdu, kad nav pietiekami gaļa tajā pīrāgā. Tas pīrāgs ir pēc, tur vajag būt gaļai iekšā. Vai tie pīrāgi ir par lielu, vai viņi ir par mazu. Teiksim, par to iet pārunas arī tieši, cik lielam pīrāgam jābūt. Manā uzskatā labs pīrāgs ir 2 līdz 3 kumos. Citam atkal mans vecpaps cepa pīrāgus tādus, kad gandrīz maltīti iznāca no tā, vecmamma jo viņš teica, ko tur ielikt to darbu priekš tikai vienu kumosiņu, vai ne? Citiem atkal patīk ļoti mazi pīrādziņi, tie esot smalkāki. Ko vēl runā? Par mīklu iet ļoti daudz runa. Ka viņi ir vai nu garšīga, vai viņai nav nekādas garšas, vai viņi pa daudz ātri izžūs. Daudz arī liek, piemēram, koriandru klāt pie savas gaļas. Un es domāju, tā ir gaumas lieta, tā ir arī mīklai. Es nekad neesmu likusi ne citronu, bet es lieku cukuru mīklai, ko arī citi nedara. Man patīk, kad ir drusku saldums pie tā, tas piedod to tādu umami, vai nebišķi, tai mīklai. Bet katram ir, jā. Es arī pazīstu daudzus, kas gatavo pīrāgus no veikalā pirktas biskvītu mīklas, vai es nezinu, kas. Ne tā mīkla, ar ko pajas taisa, bet ar tādām raugu mīklām, ko var nopirkt veikalā. Vai no kāda maizi var cept. Un atkal, tas jau ir pīrāgs, var ēst, bet nav tā subtīlā garša, kas ir vajadzīga, varbūt. Jā. un kā jums liekas, pīrāgs ir apaļš, vai viņš ir tā kā mēnestiņa formā? Garants ar bišķiņu mēnestiņu formu. Bet atkal, ja kādam patīk apaļu pīrāgi, man nav problēma ar to. Jā, tā daudzveidība ir tā lieta, kas ir tik interesanti, vai ne? Absolūti. Kas man gan ļoti patīk, ir es savus pīrāgus vienmēr ar olu apsmērēju. Un viņi dabūna to ļoti skaisto, brūno, spīdīgo, tādu zeltaino virsmu. Nav maizi tikai.
Un es pazīstu cilvēku, kas cep pīrāgus un neapsmērē. Un tad tā ir maizīte tāda. Nekāda vaina, bet vienkārši tas smukums ir kaut kas. Un par pīrāgiem, par vienu lietu, par ko visi runāja, ir, jūs esat dzirdējuši to izteikumu smaidīgs pīrāgs. Nē. Pīrāgs smaida, tā kad viņš nav aizspiests ciet un cepjoties, protams, viņš rūkst un atverās vaļā un rāda iekšas. Un tas nav labi. Tos var saukt par smaidīgiem pīrāgiem un tos noēd bērni un ģimeni. Tos ciemiņiem nevar dot smaidīgos pīrāgus. Jūs arī cepat piparkūks un pārdodat piparkūku mīklu. Te varbūt pastāstiet par to? Jā, to es īsti neatceros, kad es to sāku. Mēs sākām latviešu skolā piparkūku talku, jo piparkūki ir viena lieta, ko absolūti visi latvieši Ziemassvētkos grib mājās piparkūkas. Un atkal tāpatās manas mammas paudzē ļoti daudz cilvēki cepa piparkūkas. Un manā paudzē visiem patīk cept piparkūkas, bet ļoti maz cilvēki grib to mīklu mīcīt. Un atkal tā ir vēl viena lieta, man liekas, cilvēki ir iebaidīti, kad iemīcīt piparkūku mīklu ir kaut kāds baigais darbs un vajag muskuļus, un tur ar stundām ir jāmīca un ir grūti. Un atkal ir viena no tām lietām, kuras ar laiku vajadzības dēļ, tādēļ, kad mēs skolā cepam, mums ir vajadzīgi ļoti daudz mīkla. Vajadzības dēļ es esmu atradusi tādu sistēmu, gandrīz, kur es varu recepti pavairot un tad vairākos katlos gandrīz uzreiz vien pēc otras. Un ja man ir palīgs, tad mums iznāk assembly line pilnīgi to mīklu. Un atkal tā ir viena lieta, no kā nav jābaidās. Un tādīs reizēs, kur es esmu ar kādu kopā to darījusi, viņi bieži ir pārsteigti, ka tur nav nekas tik šausmīgi mistisks par to, un tur nav nekas tik šausmīgi grūts par to. Un, jā, es jums minēju, mēs cepsim šogad mūsu sirdziņām, un tāpat prieka dēļ mēs cepsim latviešu skolā 2 sestdienas, mēs cepsim piparkūkas. Tad sanāk visiem no galīgi jaunākiem līdz vidusskolniekiem iespēja cept piparkūkas, un vecāki nāk palīgā, bet vecāki arī talkā tad sacep daudz, ko mēs varam pārdot tirdziņā šā laikā. Un ar to mīklu, tas, ko es minēju, ka visi mājās grib piparkūkas, un es domāju, tas ir burvīgi, ka var cept piparkūkas un to smaržu ievest mājās. Tas mājās cepjās pīrāgi vai vienalga kas maize, cepu un piparkūkas, dzeltenmaize, viss šīs lietas, tikko māja piepildās ar to smaržu, tad tas kaut kādīgi tūlīt visu pacilā un ieved mājā to svētku sajūtu un to garu. Atkal tāda interesanta lieta, mans vīrs iet ārā pastaigāties. Viņš tagad strādā no mājām, bet sanāk, kad viņš nāca mājās no darbu dienās, ka es kaut ko cepu. Viņš teica, viņš jau vairākas mājas projām var sasmažāt. Un es zinu, ka kaimiņi to ir minējuši arī, jums ir cepšanas diena šodien. Jā. Bet tas kaut kādīgi manam garstāvoklim tas ļoti palīdz, un arī ieejot mājā, kur kaut kas cepts ir tūlīt tāda mājīguma un svētku sajūta. Ar to, kad es sagādāju piparkūku mīklu, ko cilvēki, es pakoju
tādās mazās paciņās vai ne, ko var viegli dažās kādā stundā vai ko var izcept pāris vannas, bet tad tūlītās ir tā smarža mājās. Un, kā mēs visi zinām, smarža ir tik svarīga daļa vispārīgi no mūsu piedzīvojuma, kādā veidā mēs jūtamies svētkos vai kādā svinēšanā vai arī tumšā dienā, ja mājas smaržo pēc piparkūkām, tumšā ziemas dienā tūlīt ir gaišāks mājā. Tā viena lieta, ko es esmu atradusi, kas pavieglina visu to procesu, un es esmu to stāstījis cilvēkiem, un tas darbojās, ir dabūt visus miltus iekšā tajā mīklā, kamēr tā mīkla vēl ir karsta. Jo tā ir viena lieta, par ko cilvēks sūdzās. Īpaši, ka viņi kļūst vecāki, viņiem ir grūtāk mīcīt lietas. Jo piparkūku mīkla ir ļoti stīva, kad viņi ir istabas temperatūrā. Un tikko viņa ir atdzisusi, viņi ir grūti mīcīt. Un ja viņi ir un tas, kāpēc ir grūti izrulēt plānu piparkūku mīklu, jo tā ir stīva mīkla, un tas ir tāpēc mūsu piparkūks ir kraukšķīgs, jo tā ir stīva mīkla. Bet, ja būtu tā viena lieta, tad tas būtu mans ieteikums ir viss rindā un visu dabūt iekšā, kamēr tā mīkla ir karsta. Un tad nav grūti, un tad ir jāuzticās, ir zinām ticība vajadzība, jo liekas, ka tā mīkla ir pārāk lipīga, bet viņa atdzesīs un viņa būs tieši pareiza. Un viena lieta ir uzticība, ir jāuzticās, ka tas, kas ir izmērīts un ielikts, kaut arī tā mīkla jūtās negluži pareiza varbūt, bet ka viņa atdzesīs, viņa būs laba. Un es nemāku pateikt, jo es neesmu ķīmiķe, kaut es esmu mēģinājis izgudrot dažas šīs lietas, bet man kaut kādīgi ar to, kādā veidā es to mīklu iemīcu un atdzesēju, tur ir pietiekami taukviela un tā, ka nav pat vajadzīgi apkaisīt ar miltiem galdu, lai viņu izrulētu. Mēs uz plika galda viņas rullējam. Un viņa izdodās ļoti labi. Recepts pamatā ir no dzidra zeberiņas. Pamats. Bet man patīk višķi pikantāki piparkūki, tādi es mainīju bilanci starp medu un melasēm. Bet manai mammai atkal patīk saldāki piparkūki, tātad es viņai iemīcu, viņa vairs pat nevar iemīcīt, es viņai iemīcu ar citu bilanci, viņai vairāk medus nekā melas un bišķi mazāk piparu un bišķi mazāk garšvielu. Jo atkal katram ir bišķi, par piparkūkām arī katram ir bišķi domas. Citam patīk, ka tā piparkūka ir ļoti kraukšķīga un ka viņai ir bišķi asums. Un no garšvielām, no ingvēra un no kanēlu un no tām melasēm. Kad mēs talkā latviešu skolā, mēs lietojam man ir elektriskais KitchenAid miksers un viņam klāt ir pieliekams pasta rullētājs. Un tad uz vislēnāko ātrumu tas pasta rullētājs pilnīgi perfektu mīklu izrullē un atkal priekš tādas lielas cepšanas, tas ir ļoti noderīgi, jo tad visas tās piparkūkas ir vienā biezumā, viņas visas cepjās tikpat ilgi un iznāk tādas pašas, vai ne? Bērniem atkal mēs ļaujam lietot rulli, jo tā ir, viņiem ļoti patīk tas darīt, izrullēt un spiest un dekorēt un visu to,
Bet tad atkal cepjot, tās pannas ir ārprātīgi jāuzman, jo vieni bišķi biezāk, vieni plānāk, un viņas dažādos ilgumos cepjās. Jā. Jūs to arī ziniet, ka piparkūks cepjās tā, kad viņas cepās, un tad vienā minūtē viņas ir gatavas, un tad nākošā minūtē viņas ir sadegušas. Jā, tā ir. Tad ir jānoķer, un tas ir, kad mums ir talka, mums ir daži tēvi, kuri tagad ir kļuvuši eksperti ar to rulēšanu, viņiem ir sistēma, kā mēs rulējam. Es pati bieži pie krāsnes arī uzmanu, bet man ir arī pāris cilvēki, kas ir tagad kļuvuši eksperti pie krāsnes uzmanīšanas. Un mēs jau zinām, ka ir viena zināma smarža, ka tā piparkūka ir pareizā gatavībā, un parasti tas ir momentu pirms tu domā, ka viņi ir gatavi, bet viņi ir gatavi, un viņi jāņem ārā, un tad viņi sacietē un ir. Bet tad ir sāk runāt ar kādu cilvēku. Tas, kas ir krāsnes uzmanītājs, nedrīkst ar neviens citu runāt. Viņiem darbs ir uzmanīt to krāsni, jo kaut vai 15 sekundes var iztaisīt to starpību, kad piparkūka ir melna. Skābēt kāposti ir ļoti iecienīti mūsu mājā, un ir... Mums garšo marinētie ķirbīši un marinētas pietiks un marinētas sīpoli. Visi ēdieni mums ļoti patīkās un skābēti gurķi. Un tālāko zirņus mēs ēdam vecgada vakarā.